kuri šobrīd ir vienīgie, kuri bez krātiņa demonstrē Puma Leopardu Panteri, ja, ka šie mākslinieki ieies tieši tādā pašā tajā leģendu zvaigžņu tajā sarakstā ar savu darbu un pateicoties Rīgas cirkam. Jūsu pašu meitenes ir ļoti skaistas. Jā, mums, protams, ir jauna terpa, jauna horeogrāfija, jaunas iespējas, jaunas idejas, jauna muzika. Mums ir mūsu Rīgas cirka deju grupai. Un es domāju, ka viņas vienmēr priecē, viņas tās sacementē, savāc to izrādu kopā tādā vienā, tādā krāsainā, jautrā, kvalitatīvā tādā skanējumā. Šo izrādu, es tā novēlu, pacentieties, paskatīties, kamēr mēs esam, jo galvenais, kad mēs īpaši nevaram papildu izrādes pielikt klāt, jo šī programma starplaikā starp Rīgas izrādēm, viņiem ir jāpaspēj aizbraukt gan uz Igauniju, gan uz Lietuvas izrādēs. Tātad mums nav laika, ir tikai tās dienas, kuras ir līdz ar to skatītāji, pacentieties, citādāk būs pēdējā dienā, vai kur tad bija. Programma Gigantiskie Indijas ziloņi Rīgas cirkā būs skatāma no 16. novembra.